Parasti ir nepieciešams ļoti ilgs laiks, lai gūtu peļņu no ieguldījumiem uzņēmumu kapitālā. Crowded Hero investori gūst reāli iespēju saņemt dividendus, balstoties uz mūsu projektu izvērtēšanas metodēm. Mēs veicam padziļinātu uzņēmumu izpēti, lai pārbaudītu naudas plūsmu, biznesa mērogojamību, komandas pieredzi un kompetenci, kā arī produktu vai pakalpojumu atbilstību tirgus prasībām. Spied uz saites, lai iepazītos ar mūsu projektu izvērtēšanas metodēm un ieguldītu strauji augošos uzņēmumos. Sporta centram ir paredzēts izbraukums uz Talsiem pret otro spēcīgāko komandu ar 14-8, taču te pašā laikā 3-10 zaudējums mājās pret Irlavu. Gan ir ātrs vārtu gulbis spēles pašā sākumā. Pazaudē bumbu savu vārtu tūmā un uzreiz to steidz izmantot jau ķērpams komandai, tiešām arī nokāsās ar vārtu gulbi savās mājās, kur ir kurpusi neviena komanda. Labi domāt piespēli. Labi spēlē. Niks Nagliņš pārķer bumbu un labs metiens. Valters Kalnietis, kuram ir 22 piespēles, ja pat pret mazāk Rainers Grīslītis. Nenotiks bumbu Emīls Zīverts un viegls raidījums vārtos šajā sezonā. Sirmaļa vārtu gūmā Barbsam rezultīvi piespēle, tā kā Endijam jau 2 piespēles. Piespēle uz vārtu priekš roļa izpildījumā. Bija piespēle un ķērām, viņš šoreiz metiens izpaliek. Ķekava augstu spēlē un atkal piespiež kļūdīties. Ronis no tīros distances. Orlo beidzies pēc pagrieziena un bumbiņi ir vārtos. Ļoti svarīgs vārtu gulbis. Kristers Olmons. Guva vārtu. Tikai viena vārtu deficīts sākoties spēles otrajam periodam. Un te Nagliņš pārķer bumbiņu. Nāk bumbu vārtos atkal ļoti veiksmīgs perioda ievads. Grīslītis laba pozīcija un šeit tomēr tīri nospēlē Kirills Namļinskis, bet bumbiņi ir vārtos. Zekareva piespēle un Niks Nagliņš kusca uz otros vārtus. Spēle īsti nav aizgājusi un tagad iespēja tiek dotas Strastiņam 2009. gadā dzīmis vārdsargs, kurš šajā sezonā būs noraidījums. Minūte iespējas spēlēt vairākumā mainiekiem. Nagliņa metiens Strastiņš tiek ar to galā. Ķērāns apspēlē viņš Raineru Grīslīti, bet ir rāduši komandai tikai 9. rādītājs skaitliskajā vairākumā, un arī šoreiz skaitliskais vairākums diezgan nepārliecinoši. Izspēlēt uz Roni, Ernestam tas neizdodās un pretuzbrukumā. Celmiņš mēģina pārsteigt Strastiņu, bet aizmet garām, un te ir sitiens, un būs noraidījums vēl viens metienu, bet kapteinim priekšā pretinieku komandas kapteinis. Un Orlovs ar fīntu mēģina dabu bumbu vārtos, bet lieliski Strastiņš teikums. Nagliņš metiens un Strastiņš vēl vienreiz pocīs, pateicoties savam jaunajam vārdsargam. Degīns īstancina aizsargus metiens garām vārtiem. Nagliņa metiens vārtu stāps. Ronis mazākumā piespēlu netrāpa bumbu. Toms ķērās, paliek neizmantots. Kādu atvairījumu veids Strastiņš pēc piespēle, bet atrod
krīt, nedod spēles soļi, gan jau ir vairāk aizspēlējušies sāc. Nāgliņš, Celmiņš. Rals saglabā bumbu savai komandai, izspēlē aizsarg pozīcijā šošam Osītim. Deivida metiens Strasdiņš atvaira, bumba vārtu priekšā. Kalnietīs, skaista izspēle. Neko pielikt, neko atņemt. Reinis Melgailis met bumbu vārtos. Kava RB un B. Un pēdējā taisnošā RBK sācena Friho. Jā, pēc pirmā perioda tabulā un otrkārt vēl pie veiksmīgas apstākļu sakritības atgrieztos cīņā par labāko astotnieku. Graujoši 16-7 par labu RBK sācenu Friho komandai un līdz ar to arī kopējā metiena bilance 25-17 par labu mainiekiem, bet skaidrs, ka nebūs viegls trešais periods. Jākava nav pieradusi šajā sezonā zaudēt un noteikti nedomā zaudēt arī šodien šeit Ādažos. Pavīrš nospēlē Deigins aizsardzībā, bet netiek kā. Īslīdz stūri un saņem bumbiņu apakaļ Rainers, bet pēc tam Deigins iesaistās cīņā par bumbu un tā atkal ir Ķekavas rīcībā. Leistraus pieslēdz Melgaili, Reinis dod ekstra piespēli. Ne īsti gaida no Valters Kalniets, ar bumbiņu saņem. Tad Kaisabas šķāviens Deigina izpildījumā. Spēlē Mīgs Nāgliņš, nenonāk bumba līdz adresātam, bet te pārķer bumbu Celmiņš laba metienu pozīciju un atkal ir spiesti strādāt aizsardzībā. Marus nesanākajiem diviem metiens un ar Niks Cekarevs jāpietur bumba laukuma saimniekiem. To arī cenšas darīt un neveiksmīgi krāpa ar bumbu sejā. Nāgliņš pazudē bumbu laukuma centrā un te jāmet bumbu vārtos. To arī dara Endijs Omerts. Marus panāk 6-6 pārāk. Tad kā pamainīsies tagad spēle uz tā epizodu un soda metiens. Soda metiens iekrīt Ķekavas. Osītim bilance 5 iemesti, 3 reiz viņš nav iemetis. Un šoreiz Deivids Osīts iemet un atkal sāca komanda ir vadībā. Iespēja iespēlēt vārtu priekšā, bet ķērāns savāc bumbu stūrī. Orlovs ilgi pinās metiens, nedabū bumbu vārtos ar Celmiņš. Cekarevu metiens un arī no šādas situācijas Strasdiņš pasmūt. Ķekavas komanda tikmēr izšķirās par 30 sekundžu pārtraukumu. Grēžēns Jansonam stūrī. Kapteinis caur aizvārti atrod Melgaili. Melgailim 2 uziet virsū, atņem bumbu. Un tukšos vārtos metiens, bumba ir vārtos. Miks Nāgliņš met tukšos vārtos. Ronis tiek pie bumbas labā pozīcijā, bet neļauj viņam izdarīt metienu. Un vēl vienreiz bumbiņa tiek raidīta tukšos vārtos. Deivids Osīts. Tagad domājams, ka tomēr labāko tiek atzīts Niks Cekarevs. Un tad šī spēle noslēgusies. Apsveicam Ādažu komandu ar uzvaru un vērtīgiem 3 punktiem turnīra tabulā. Parasti ir nepieciešams ļoti ilgs laiks, lai gūtu peļņu no ieguldījumiem uzņēmumu kapitālā. Crowded Hero investori gūst reāli iespēju saņemt dividendus, balstoties uz mūsu projektu izvērtēšanas metodē. Mēs veicam padziļinātu uzņēmumu izpēti, lai pārbaudītu naudas plūsmu, biznesa mērogojamību, komandas pieredzi un kompetenci, kā arī produktu vai pakalpojumu atbilstību tirgus prasībām. Spied uz saites, lai iepazītos ar mūsu projektu izvērtēšanas metodēm un ieguldītu strauji augošos uzņēmumos.